O, čau! Tas ir ēdams? Droši vien vēlāk. Esam Ziemupē. Runā, ka te dzīvo Ziemassvētku vecītis. Ziemassvētku vecītim vajadzētu būt arī iebraucējam šajā ciemā. Man liekas, ka viņš ir soms vai laplandis. Pa šitajiem, man liekas, ka jāiet. Viņš zinās, kā iejusties pie jūras ciemā. Kurš tad cits varētu zināt, ja ne viņš? Varbūt viņam jāraksta vēstuli. Ja es viņam uzrakstītu vēstuli, viņš man atbildētu. Tas būs ilgi. Katrā ziņā atradīsim viņu te paši. Viņš dzīvo kaut kur pie jūras, sniega nav. Mums kaut ko vīlē un tā izkāda Lego tlucīti. Aiziet? O, tiešām rudens. Sēnes. O, šitā nav laikam ēdama. O, zvaniņš. O. Sazvan. Zvana. Čau. Čau, Kaspariņ, čau, Kaspariņ. Veiksmi darbā, tā teikt. Paldies. Ko tad daram? Es jau gatavojos Ziemassvētkiem, kā reizi. Man jau ir pirmās vēstulītes. Nu, ko tu šeit tai pavasaru? Es pavasaru krāju spēkus, jo man patīk, jūra, enerģija. Nu, jā. Pasauļojos, paķeru zivtiņu, paburāju un meklēju kādas lielas domas, ko varētu Ziemassvētkos atkal tādu brīnišķīgu izdarīt. Un kas tad būs brīnišķīgs? Ir kaut kāds neliels pārsteigums. Jo mēs pagājuši gadu jau sākām rūķspēles. Rūķspēles, jo tas tāds sporta spēles, bet arī ar rūķiem. Un kopā tad mēs vingrinām gan prātu, gan arī ķermeni. Un mums izdevās iekustināt apsties kā hokejisti, basketbolisti. Aizgāja. Mums jāturpina, jāturbura. Jā. Klausies, un kad jums sākās viss te ambrāžas? Tādas, tā vairāk vai mazāk man var satikt jau decembrī. Protams, es te esmu visu laiku, bet es citreiz esmu darbiņos aizskrējis, kaut kur atskrējis. Ja piesakās, tad jau es arī varu atskriet arī ātrāk, bet tā decembrī esmu šeit. Decembrī jau visi brauc uz skolām, klasēm? Jo. 3. decembrī mēs šogad iedegsim rūķspēles lāpu. Un brauc arī no Vācijas? Jo, brauc no visas pasaules. Tālākās vēstules man ir no Taivānas ir bijušas. Bet tur gan bija problēma ar valodu nedaudz. Tad jums te vajag kaut kādu molu, lai ar kuģi var piedāt? Mums jau ar gaisa kuģiem arī. Visādiem kuģiem. Nu, jā, baigi jauki. Nu, klāsies, ko vēl? Dāvanas kaut kādas taisat? Vai jūs te nedalat? Ar dāvanām arī tā interesanti ir. Redz, no sākuma Ziemassvētku vecītis laiku nesa dāvanas. Jā. Un tad Ziemassvētku vecītis saprata, ka kaut kas nav pareizi. Jo es biju atņēmis dāvināšanas prieku cilvēkiem. Un tad vecītis izdomāja kopā ar rūķiem, ka mēs varētu organizēt tādu labdarības akciju. Piepildīsim lielo dāvanu maisu. Un tad tā bērniņi atnes dāvaniņas, kuras pēc tam dāvana citiem bērniem. Un saprot, tā kā viņš atnes dāvanu, viņam ir prieks, tad, kad to iedod citam bērniņam, tam ir prieks, un Ziemassvētku vecītim arī ir prieks, jo 3 reizes vairāk prieks sanāk. Nu jā. Tad jūs tā kā esat starpnieki. Jā, arī labo domu un sajūtu starpnieki. Mēs domājam aiziet uz kafejnīcu, iedzert kādu kafiju un tā. Jā, īstenībā labprāt. Es tev ieteiktu, mums ir tāds rūķu dzēriens, jā. Sidoniju, karstais dzēriens. Lielisks sasilda vēdera, veseli sirsniņu. Nu labi, davai. Jā, tiekās atkal. Citi bērni domā, ka es esmu Ziemassvētku vecītis. Es neesmu. Es tiešām neesmu. Lūk! Es tikmēr aiziešu uz... Kaspariņ, pacētin savējos. Jā, labi. Tu atkal savējos. Čau! Tie stāsti ir dažādi. Principā viņus tad, kad šo laukumu veidoja, tad viens vērgalnieks esot savedis nolicis tā, lai atdalītu tomēr šo zonu. Jo agrāk šajā vietā, kad bija padomju armijas daļa, tad šeit esot bijusi izgāstuve.
Un tad, kad... Jā. Svalka, jā. Nu, kādreiz jau jūra bija krietni tālāk. Ar to jau arī tā bišķiņi ir jāre... Nu, tas tagad liekas tā mazliet seriāli, bet tāpat ir nostāsts par pirmo Ziemupas skolu, kur jau pirms kādiem gadiem 10, man liekas, teica, kad ir tālumā var redzēt, kur ir tas akmens, kas ir bijis skolas pagalmā. Tagad jau pat neko vairs no tā nevar redzēt. Tagad tā jūra nāk. Jā. Kam tagad šitā zeme ir? Pašvaldībai? Šī ir pašvaldības, jā. Šī ir pašvaldības, bet apsaimniekojam mēs, un mēs esam biedrības Ziemapīte. Darbojamies no 2010. gada. Un tad tā arī bija, kad mēs nācām uz šejien, iesniedzām to savu priekšlikumu, jo Ziemupa ir tāda, jāsaka, man bērnības zeme, tā mana miera osta, un nevēlti arī centrā mums ir Šūpola Ziemupa paradīze zemes virsū. Jo ļoti daudz tiešām šo vietu arī tā uztver, kā tādu paradīzi zemes virsū. Nu, kas ar to Ziemupi? Ir tāda Ziemupe? Viņa ietek jūrā? Viņa ir gada laika, kad ietek, un ir gada laika, kad neietek. Nav tā, ka viņai ir gultne līdz jūrai? Principā ir, bet ir dažreiz labāk redzām un dažreiz sliktāk, jo ir tā, ka, diemžēl, bet vasarā viņi izžūst. Un pavasaros atkal viņi ļoti skaisti, un tur arī man šķiet varētu veselu piedzīvojumu seriālu taisīt par to, kā tā Ziemupas gultne tur staigā, jo brīžam viņi ir atplūst līdz teienai, līdz tur, kur Ziemassvētku vai citas sēdē, tur tā līdz tām trepītēm, tad viņi aizplūst atkal uz otru pusi pilnīgi, tad viņi taisni aiziet. Īstenībā ļoti interesanti ir starp šīm abām upēm, jo īstenībā arī tā ir upe. Tad tagad, kad vasarnieki aizbrauc prom, tad tā upe parādīsies, ja? Iespējams. Tā upe tā raustās no tiem cilvēkiem. Varbūt. Pagājušā gadā mēs nosvinējām 600. Nu, pēc tā, kad Ziemapes... Ziemupa vecāka pa Liepāju? Protams. Liepājai 400 būs pēc gada tikai. Jo mēs svinam no tā, kur pirmo reizi var atrast tā kā vēstures rakstos, kur tā kā minēts kaut kas līdzīgs Ziemapei, bišķi savādāk nosaukumā tas bija, bet mēs svinējām 600. Un tad mums bija asfaltēšanas kongress. Un, protams, par to, kad ceļu vajag un viss ir skaidrs, un bija mums gan smalki viesi, gan arī tas ziemnieks stāsts tiks izstāstīts. Un, nu, redz, nepagāja ne gads. Labi, nedabujām mēs lielu asfaltu, bet mums ir asfalts tagad šeit gandrīz no centra līdz Jūrmalai. Un tas ir stāsts atkal, jā, par to, kad šajā brīdī tas ir pašvaldības ceļš, un līdz ar to viņi caur šo zivsaimniecības fondu varēja piesaistīt. Lauku skaņas. Beidzās asfalts. Tur granten. Varētu uzliet viņiem asfaltu. Senu lietu krātu. Nu, īstenībā nosaukums ir maldīgs. Jo, principā, Jūras māja jau vairāk ir tāda vieta kā par stāstiem, par vietējiem, par Ziemupu, un tas ir ne tikai varbūt tik ļoti par senām lietām, cik par mums tagad un par to, kas mūs ir veidojis. Turisma informācijas centrs. Un šis ir turisma informācijas centrs pirmām kārtām patiesībā šobrīd. Nu, ejam iekšā. Jā, bet tas nav tik vienkārši. Tev ir jāpaņem akmens. Es arī paņēmu šo. Es tā kārtīgi šodien vēl neesmu bijis. Bet tev būs vienalga no viņa jāšķirās. Tā kā, jāsit pa logiem. Šie ir parastie Ziemupas akmeņi, bet šis ir neparastais siets. Redz, šeit ir sakarināti laimes akmentiņi. Un nevēl tos akmeņus ar caurumiem sauc par laimes akmeņiem. Jā. Lai gan, kā man krustmāte, kas parasti šeit ir stāsts, nekad nevar īsti saprast, vai laime ir atkarīga no akmens vai no akmens cauruma lieluma. Bet jebkurā gadījumā laimes akmentiņi tie ir, un viņi ir iekarināti sietā, līdz ar to šis ir laimes siets. Un, ja mēs tā ieskatāmies lampā, tad šis ir zvaigžņotais laimes siets. Līdz ar to, ejot iekšā, mēs tiekam izsijāt jau caur tādu laimes sietu, lai tad viss tas rūpes un visas tās raizes paliek tur un tikai labas lietas notiek. Vai jūs mākat izdomāt kaut kādas leģendas no nekā? Tas ir brīnumaini. Un šī ir tā vieta, kur tie akmeņi ir jānoliek, jo tas ir cilvēku skaitītājs.
Un tad, attiecīgi, vai nu reizi nedēļā, vai mēnesī, vai pa pāris nedēļā. Jūs pārskaitat, cik ir cilvēki ienāk? Jā, pārskaita, iznes, izber un turpin skaitīt atkal no jauna. Tā ir oriģinālā zobenzivs mulāža. Te ir vesels process, var redzēt, kā tas arī notika. Te ir īstā, jā? Tā ir īstā. Un šie divi puikas Jūrmalā spēlējoties atraduši un pieskrējuši un teikuši, mamma Jūrmalā sauļojās, mana kolēģa Daiga. Un viņi saka, mamma, mēs atradām kaut ko milzīgi, nāc skaties. Un viņai tas pirmais, viņa piecēlusies un redz kaut kas liels. Un pirmā doma, ak, Dievs, kā tikai ne līķis. Un tā, ka ieraudzīja, ka tā ir zobenzivs, arī tas jau ir tāds diezgan liels tāds notikums, un ka tu īsti nesaproti, ko ar viņu iesākt. Labadiena, veiksim darbā. Labadiena, Kaspars. labadiena. Rasma, ļoti patīkam. Baga māja jums. Māja liela, Teātru spēlēt, ne? var gan. Spēlē ar. Spēlē ar? Jā, Vietējie? spēlē, danco, dzied, viss notiek. Spēlēja dancoja, bija Nacionālais teātris. Spēlē, danco, nē. Gan spēlē, gan danco, Es gan tur dzied. vienu čalu zinu, es varbūt varu sarunāt, ka viņš atbrauc un Kāpēc tādu ne? gabaliņu. Viss ir iespējams. Lai ne? 19. gadā pēc atjaunošanas mūsu Nīcas pašvaldība ļoti vēlējās, lai kāds no vietējiem šeit darbojās. Un rādam un stāstam, kas šeit notiek, protams. Sākšu ar to, ka mēs esam biedrība, nodibinājam biedrību, kas šeit varētu darboties. Darbojamies ar tādā jomā, kā stāstam ciemiņiem par piekrastes zvejniecību. Patiesībā tā kā kultūra mantojums, jā, tas ir Tā kā par to, ko atceries. par to, ko atceramies. Jā, ko atceramies, šo mēs stāstām. Stāstām par zvejniekiem, kā par to viņi maksā zvejoja naudu. kādreiz, kā viņi zvejo tagad, par lomiem, par dzīvi, par visu tādu. Bet šeit tā tīkla māja bijusi visu laiku, ne? Jā. Jau no... Jā, bet viņi kādreiz nesaucās tīkla māja. Mēs ciemā viņu saucām par Pričalu. Pričals. Jā, un tā mēs saucām, kur aizgāja uz Šķūnu, uz Pričalu. Tā mums arī ir. Bet šeit, tagad kas bija? Te bija tagad darbnīcas vai kas? Bet bija 58. gadā sāk un 60. nobeidza celt tieši zvejniekiem, jo pirms tam, kad šīs ēkas nebija, zvejnieki savas lietas viss un darbošanās notika katram savās mājās. Lūk, šeit ir piemērs, kā tas tika izlasīti. Šeit zvejnieki pa šīm lielajām durvīm ieveda savus lomus, tīklus, un parasti patiešām pie katra stāv bija pa zvejniekam, kas sagaidīja zvejnieks ar saviem palīgiem. Palīgi parasti bija zvejnieku sievas, kaimiņienes, kas varēja pēc iespējas ātrāk, bērni, jā. Šādi tika piekabināti šie tīkli, pilni ar lomiem, un pēc iespējas ātrāk izlasīt šo reņģi, lai varētu transportēt tālāk vai nu uz Zivu kūpinātāju, vai uz Liepājas tirgu, vai, protams, vēl kaut kur citur. Miljonu vērts skats. Tā dzīvo piekrasta Jūrmalciema biedrība Valgums, bet mēs dodamies tālāk uz Papi pie tad jau manīgs. Stāst par zirgiem. Tālumā mēs redzam zirgus. Šobrīd visi sanākuši kopā, rudens, kā jau rudenī visi vācās baros. Lidos jo, principā, jā, tas rudens un ziemas laiks, viņiem ir vairāk tāds kopā būšanas laiks, jo, tā kā cilvēkiem mums ir visādas modernas tehnoloģijas, WhatsApp, Instagram un tādas lietas, kur mēs apmainamies informāciju, rādām, ko mēs darām un tā. Zirgiem bišķiem savādāk, viņiem nav tās modernas tehnoloģijas, un principā viņiem ir šī te kolektīva atmiņa, kas, parāda to, kā viņi var izdzīvot paši un tā tālāk, jo tā pamatā tā ideja tāda, ka viņi visu to, ko viņi ir ieguvuši, viens zina vairāk, varbūt, kur padzerties labāk, kad ir ziema, un viens zina vairāk, kur paēst labāk, un tad to informāciju viņi apmainas viens otram rādot. Un tā viņi savā starpā izdzīvo. Viens no otra mācoties, pilnveidojoties, tāds liels kolhozs, un tā ir tā viņu pamat būtība šajās teritorijās būt dabiskām pļaumašīnām. Te mēs redzam arī taurgovis tālumā, kas ir... Es tieši gribēju, protams, tie taču buļļi. Jā, tie ir tādi primitīvie ragu lopi. Nē, tie sumbri nav. Sumbri mums te
Šitien ir pāris, kas dzīvo brīvā vaļā, bet nu šeit ir taurgovs. Kas ir taurgovs? Tās ir tāds ragu lops, kas kādreiz senos laikos Latvijā ir dzīvojis arī kā savvaļas dzīvnieks. Kur jūs viņu dabūjāt? No muzeja? Principā nē, te ir Eiropā zinātnieki jau no pagājušā gadsimta 30. gadiem mēģināja tā teikt radīt un atjaunot šo te šķirni, ņēma dažādas mājas govu šķirnes un savā starpā krustoja un tādā veidā iegūta, teiksim, to taurgovu, jo taurgovs ir tā kā sens visām mājas lopiem Eiropā. Nu, tāds viņi izstāsta, nu tāda arī bija tie tās taurgovs. Principā šitais ir bulīts un pārējās viss ir govs. Nu, tur tālāk, tur pie ezera var redzēt, ka tur arī ir tāds gaišāks. Jo viņām ir atšķirība, piemēram, no briežiem un aļņiem. Rāgi aug visu mūžu, respektīvi viņi agas nekad nemet. Jo garāki rāgi, jo vecāki goči. Viņi arī zina, viņi dzīvo nevis pēc mūsu laika, teiksim, kalendāra vai kā, viņiem ir savs saules un mēnesis kalendārs. Viņi skatās, dienas paliek īsāks, būs baigais kreņķis, nebūs daudz pārtiks, jāsāk bišķi vairāk ēst ir, jā. Un tad tas tā, ka viņi uz ziemu uzkrāja apmēram no savu tā dzīvā svara, visi redzēt, ka viņi apaļbumbas ir, vai ne? Apmēram 30–40% no viņa tās lielās svaras sastāda apmēram tauku rezervas, ko viņi pēc tam pa ziemu dedzina, jā. Tā kā resni būt ir topā, jo tāpēc, ka savādāk viņi vienkārši nevar izdzīvot. Un te var redzēt, ka zirgiem iet diezgan jautri, viņi te skraida, ņemās, tā kā viņi principā, tie jaunieši, jā, tie jaunieši. Tu viņus pazīsti vārdos? Nē, viņi vienkārši tie ir ērzelīši, jā, kuriem... Kādam ir vārds? Nav, mēs tos vārdus nedodam, tāpēc, ka ir tā, ka mēs iedodam pavasarī vārdu, pēc tam rudenī vairāk nav šī te objekta. Tā kā, tā diezgan bezcerīgi, jā, tā kā līdz ar to tad viņi vairāk ir visi zirgi. Viņi baigi lielie. Šie jau jāraustās. Galvenais, ko es arī saku, galvenais uzmīties no dibena. Jo īstenībā, ja ir ausis atliektas un ir spēršana, tad principā šī apgriešanās, lai viņš iespērt, notiek kā šausmīgi ātri, bet viņš dod pakaļkājām. Viņš uzreiz hops un duš. Jā. Cik man ir, lai es aizmūtu? Daudz nevajag, tur pāris sekundes. Galvenais ir vienkārši, jā. Paiet malā. Jo viņš jau nevar notēmēt, viņš jau kā priekš notēmēs. Jā. Jo viņiem tas ir, tās visas višķi notiekās ar pakaļkājām. Laižam tālāk uz Nidu. Laipiņa ir līdz Nidai uzbūvēta. Laikam nav. Iesim pa otru pusi. Četri gabali. Mēs starp citu taisījām konkursu Vedzemju kāpās. Ja kas patina apakaļ raidījumu, iesūtīja kāds bildi? Nevienu neesmu redzējis, bet mēs esam atraduši jūrtakas sākumu. Tā kā gaujas sākumu mēs esam atraduši jūrtakas sākumu. Šeit viņa sākās, un viņa ir šitī glīta. Ejam, tur esot paskastīti tālāk. Hop! Nu jā, jūrtaka, pildspalva. Uzrakstīsim, ka mēs pa taku neiesim. Jo mēs jau esam atbraukuši no Kedainai, Nors, reku, viss lietuviski. Tā. Nu tā, šis būs glīti. Vau! Kruta. Ļoti smalki. Nu tā, beidzot mēs esam izbraukājuši visu Latviju. Šeit kaut kur ir jābūt robežštavam. Un Latvija beidzās. Nu, kā tev sezona? Klau! Jā. Man prieks tev satikt pēc visu ceļojumu lielā. Baigies gabali. Kā tev bija? Neko forši jau, zikā, tie cilvēki, kas dzīvo pie jūras, viņiem ir aktīvi paši pa sevi. Un tas jau vienalga, kur viņš dzīvo. Viņi tās iespējas, zikā, nav skolas, nav poliklīnikas blakus jūrai, visos tajos mazajos ciemos. Bet viņi meklē kaut kā tās iespējas, ar ko sevi nodarbināt, kā izdzīvot tajos apstākļos, kādi mums ir tie apstākļi. Klau, es skatījos visus sižetus. Jā.
Tu meklē it kā dzīvesvietu, ka tu varētu kaut kur iegādāties māju. Nu. Un tad es arī domāju visu laiku līdzi, kur es gribētu. Jā. Bet es laikam tomēr gribu tur, kur es esmu. Nu, redz. Jā, katram ir tā vietiņa tomēr tuvāk. Nu, lūk, te mēs arī finišējam. Tie, kas nav, tie, kas tagad tikai ir pieslēgušies, patinam atpakaļ, paskatāmies YouTube'ā. Mums ir raidījumi pa visu piekrasti. Sākot no Ainažiem. Ainažos mēs izgājām cauri šitādam te stabam līdz pat šeit.